Otradien 2024. gada 5. novembrī topošā Austrumu Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altop industriālā parka pamatos Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā Augšdaugavas novada locikos svinīgi iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots viens no Latvijā lielākajiem modernajiem industriālajiem parkiem, kas orientēts uz viedo tehnoloģiju attīstību. Jauna un Latgalē vienīgā industriālā parka būvniecības projektu, kuram atvesļošanas fonds piešķīris finansējumu vairāk nekā 17 miljonu eiro apmērā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība realizēs sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību un Siena Aujunas pakalpojumu servisu. Tas, ko mums izdevies panākt pēdējo 2-3 gadu laikā, ir gan izstrādāt projektu, gan arī piesaistīt finansējumu, lai uzsāktu būvniecību jaunam industriālam parkam. Mēs izveidosim telpas, infrastruktūru, stāvvietas, pievaceļus, pieslēgumus, lai šeit varētu veidoties jaunas darba vietas. Jo rūpēties par savu reģionu, rūpēties par saviem cilvēkiem mēs varam tikai un vienīgi piedāvājot viņiem darbu. Tikai un vienīgi piedāvājot darbu ar atbilstošu darba samaksu un mūsu pieredze sadarbībā ar Axon Cable, ar SMD Baltika, ar Regula Baltika vai ar Pulsāru, kurš 3 gadu pēdējo laikā ir izveidojis 2 ražotnes un vismaz 360 darbiniekus ir jaunus paņēmis darbā. Tas parāda, ka mēs varam attīstīties un tieši šajā STEM segmentā mēs varam radīt labas, kvalitatīvas darba vietas, lai rūpētos par mūsu pilsētu un mūsu reģionu izaugsmi. Viens, teiksim, zemes gabals būs attīstīts, ka varēs tālāk attīstīties un to, ko pilsēta ieplānojas savā zemes gabalā attīstīt tālāk, lai tas, teiksim, nākošais soļi būtu, bet skatoties uz to, kas pašais top man aiz muguras, tā tālāk tā visa celtne attīstīt visu šo Lāču ciematu. Pierobežā Latgalē no Rīgas 200 pāri kilometrus stūrī tas sāk attīstīties. Un šis ir patīkami tas, ka tas gan, var teikt, valsts pilsētas projekts un mēs esam kā partneri šajā projektā Augšdaugavas novads un šis ir Latgales, var teikt, šī gada un nākošo gadu lielākais objekts. Tas arī kāds iekšējs tāds priekciņš. Altop ir nevien vērienīga būvniecības iecerē, bet arī noteikti apliecinājums tam, ka gan Daugavpils, gan tā apkārtne spēj un gatavu uzņemties šādus lielus un nozīmīgus projektus. Un līdz ar to mēs esam ļoti gandarīti būt klātesoši šādā projekta realizācijā un arī tīpaši šodien šīs būvniecības procesa pasākums kā kapsulas iemūrēšana pamatos rāda ne tikai vien kā industriālā parka būvniecības sākumu, bet arī vēsta par atbildību pret nākotni. Altop projekts ir visa reģiona attīstības virzītājs spēks un noteikti stiprina Latvijas konkurētspēju Baltijas reģionā. Projekta rezultātā paredzēts radīt vairāk nekā 80 jaunas darba vietas un piesaistīt privātās investīcijas vairāk nekā 18 miljonu eiro apmērā. Paredzētais īstenošanas termiņš ir līdz nākamā gada 31. decembrim. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.